Šodien rubrikā Tavas redzes veselība mēs parunāsim par presbiopiju, jo cilvēkam novecojoties mainās arī redze, bet kā tad redzēt arī sirmā vecumā, par to šodien sižetā. Šodien mēs runāsim par acu nogurumu un kā no tā izvairīties. Acu nogurums ir slodzes un liela darba rezultāts. Tad, kad mēs skrienam, strādājam, vingrojam, ķermenis nogurst un arī acis pēc liela darba nogurst. Un tas nozīmē, ka, ja mēs esam darījuši vairāk nekā pienāktos, vai netik pareizā veidā, tad astiņas, protams, sagūst. Ilgas stundas pie datora vai kaut vai zeķa sadīšana vairākas stundas pēc kārtas, ilgstošas liedierīču lietošana, tāpat auto vadīšana naktī braucot tālākus ceļus, tā ir slodze un tas rada nogurumu. Un, protams, ar visām lietām, kas saistītas ar pārslodzi un pārstrādāšanos, mums ir jāmeklē, kā to risināt. Gan dozējot slodzi, gan meklējot palīgu līdzekļus, kas ļauj uzlabot darbaspējas, padarīt mūsu darba laiku efektīvāku un ilgāku. Te mums ir divi bloki, ko darīt un nedarīt. Nedarīt neko, kas nogurtina, jo patiesībā sakot, skatīšanās tūmā acī ir tāds pats darbs, kā turēt ķieģeli paceltā rokā. Mēs nevarēsim noturēt ķieģeli stundām ilgi, ir jānoliek un jāpaceļ atpakaļ. Tātad acīm arī ir svarīgas mikropauzes. Ir tā sauktamais 20-20-20 likums, ik pēc 20 minūtēm uz 20 sekundēm paskatāmies 20 pēdu, tas ir 6 metru attālumā. Tātad stundas laikā 1 minūti sadalot gabaliņos, mēs gan strādājam, gan atpūtinam astiņas. Un ko lietot ar brillēm? Te ir dažādi risinājumi, bet pirmais, kas ir jāsaprot, vajag tādas brilles, kā vajag katram individuāli. Nebūs viena maģiskā brillīte ar īpašo pārklājumu, kas tagad visiem visu atrisinās. Pirmais sākās ar redzes pārbaudi, kur mēs izķeram mazos knifiņus, mazos plusiņus, mīnusiņus, kas ikdienā netraucē un ka brilles nav vajadzīgas, bet tieši darba apstākļos ir nepieciešama šī palīdzība. Kā sākot no mazas korekcijas, izvilkt visus slēptos akmeņus un līdz tam, ka ir arī īpašas brīļu lēcas, pretnoguruma brīļu lēcas un cilvēkiem manā vecumā jau progresīvās brīļu lēcas, lai mēs varam labi redzēt gan tālu, gan tuvu, gan tūmā skatoties, acis strādā, bet viņām ir mazliet dot atslodzīta, neliela palīdzība, lai nebūtu tā slodze tik liela un tik asa. Brīļu cenu veido 3 saskaitāmie – ietvars, lēca un optiķa darbs. Ietvars un lēca tie galvenie uzcenotāji. Ja mēs paņemam ietvariņu par mazām naudiņām, brille, protams, būs lētāka. Ja paņem zīmola dārgu ietvaru, brille būs dārgāka, bet jāsaprot, ka tas nav tikai nosaukums. Vai tas ir metāls ar lielu alerģijas risku, kam varētu noskrāpēties nost krāsa, ja mēs viņu mazliet aktīvāk, nesaudzīgāk palietojam un kas deformējas, tas, protams, būs lētāks. Savukārt tie, kas ir nealerģiski, mūsdienīgi, izturīgi, ērti materiāli, titāna, acetāti, nevilsējušais tērauds līdz pat zeltam, tur ietver cena būs augstāka. Un šī cena ietveram korelē to, cik ērti ietveriņš sēž un cik ilgi mēs uz to varēsim droši paļauties, tas kalpos. Savukārt brīļu lēcas tomēr veido lielāko daļu no brillēm, jo mums jau ir svarīgi, ko mēs skatāmies, nevis kā mēs izskatāmies. Un brīļu lēca cena primāri atkarīga no dizaina. Vai tā ir lēca, kas rāda vienā attālumā, tad lēcai tikai viens stiprums, un tas ir pārasts, plastikāts, bez plāninājuma, bez nekā, vai tā ir lēca, kas ļauj skatīties uz sāniem, kas ļauj labi pārvietoties telpā, lai nereipst galva ir plašs redzes lauks, vai materiāls ir viegls, neplīstošs, kas īpaši svarīgi sportistiem un bērniem, vai viņam ir UV aizsardzība un kādi īpaši pārklājumi virsū, lai labāk redzētu braucot pie stūres naktī, vai lai šo brilles nenoputētu un viņas būtu ļoti viegli lietot arī, piemēram, noliktavās ar paaugstinātu putekļu daudzumu. Katrs saskaitāmais ir piliens, kas dod iedevu cenā. Un patiesību sakot, labs cenas un kvalitātes kompromiss iespējams katram. Nevajag visiem visdārgāko, bet speciālists optikā palīdzēs saskaņot, kas ir tas, kas ir vajadzīgais un kā mēs to varam risināt, lai iegūstam tik, cik vajag. Un neviena tablete mūsu vietā nogurumu, diemžēl, nenovērsīs. Tur mums pašiem par sevi jāparūpējas. Bet jo pilnvērtīgāks uzturs, jo acis un pārējais organisms var labāk funkcionēt kopumā. Un, protams, arī
tad, kad mēs strādājam, mēs izsīkstam gan ķermenis, gan acis. Viņi vēlas vairāk nekā viņiem ikdienā tiek dots. Un tas nozīmē, ka ir vielas, kas mums ir jāuzņem papildus, jo ar uzturu tās ir maz. Tas pats luteīns un zeaksantīns, pigmenti, kas tīklenē ļauj pārvērst gaismu par nervu impulsu, tie ir tie, lai uzturētu veselu tīkleni, lai mums būtu labi izšķirtspēja. Un citas piedevas, cinks, A vitamīns, B vitamīni, omega-3 augstskābes un citas palīgvielas ļauj uzturēt acu mitrumu, ļauj ātrāk muskuļiem atslābināties, kad mēs esam tos sasprindzinājušas, un ļauj mums labāk izmantot savu organismu. Un tad kopumā es aicinu visiem mīlēt sevi un savas acis. Pa mums vislabāk parūpēsimies mēs paši. Un atcerieties, ka rokas stiprina attālumā esam mēs optometristi, pie kā vienmēr atnākt un pajautāt, kā labāk dzīvot. Svarīgi dzīves laikā profilaktiski uzturēt acu veselību, jo laba redze ir viens no pilnvērtīgas un patstāvīgas dzīves pamatelementiem. Uztura bagātinātāji var palīdzēt atbalstīt acu labsajūtu.